mēs būtu ļoti pateicīgi, ja mēs arī varētu dzirdēt par tiem. Un ja tajos vēl skanētu kāda dziesma, jo tā jau arī ir tā spēka tevēja. Bet vai dziedāja tikai tā godos, mamma un vecāmām ir pie darba arī? Mēs to gulējām, ka mamma jau dziedāja virtuvē. Protams, virtuvē arī dziesmas. Jā. Godos vai tā saka, mēs ikdienā dziedājam, ne no darba, uz darba, vai galvas pagājām ikdienā dziesmu. Bet kā tur, Margarita, ir, vai Ilziņas iemātās meitas noraudzīt arī pēc tā, kā skanēja balss, ir tikai pēc tā skaistā izskata? Nu, pēc balss. Pēc balss arī? Ir jau katrāks iemātākas sievas, kurām ir tāds balss, un tas jau ir vairāk, tas ir sākam dziesmas, tāds sanāk kopā. Labi. Nu, tādā
kā dziedāja vīri Ilziņciemā, kāds bija noteikums, kā ir jādzied iekšā Ilziņciemā mājās, kad apstājām galvu. Nu, kaut kā, un mēs dziedējam vispār kā uz kalna, kas strādājam, vai pļāvām grūdus, vai līnus no plūca, vai kartupeļus lasiem. Vienmēr jau dziedēja. Mēs mums tautās kā ārdītājas dziedējam, mums dziedēja visi. Tāpat katrā ciemā jau ir tāži cilvēki, kas zina daudz tautu dziesmu, un kas sanāk vairāki kopā. Tā jau cits par citu sāks, ne jau viens tur dzied, bet visi dzied. Bet jūs stāstījāt, vēl jūsu galvpildības un tie rada vīri sastājās ar galvu, tur bija ietektas sveces, un kā tad bija jādzied pareizi? Kā vīri dziedāja tieši. Ilziņciemā. Dzīve tā dziedāja lūgumus mums. Lūk, to es gribēju. Lai visi liecinieki te riņķi jāpūr. Tad bija jādic vairākās reizes. Tas jau ir tas iekšējais spēks, ne tikai fiziskais spēks dabīgi, bet arī garīgais. Un mums tagad ir jādzied visiem tā. Jūs esat jau dziedājusi, ka tagad iededzās tās pulces. Un mums ir jāturpina, lai jums tiešām tektu. Vai jums ir kāda mīļa šūpi dziesma, kas pašas zina tā dziedāt? Jā. Ļoti labi. Vecā mamma ļoti labi. Par tevi dod kaut kas, šai pasaulē man nav.
tik vienu tūri. No Dīva izvēlēt es gribu. Lai Dīvs dod savu spēku, munai zemē izturēt. Lai Dīvs dod savu spēku, munai tautai izdzīvot. Mēs pirmū dzīsmīti veltiesim Margaritas bērnībai. Ir to tā pārunā, kas saka to, ka kurs mūsu bērns ir grāns, tas ir lielu tīdotājs. Nu, ko tad tik bija stipri priecīgi? Pamatīgi, jā. Vot man tīdotājs to pat saka, ka šos, nu, to tīši stipri brākuši. I ne buvo tai numirno. Cika monė priekšā, kas turi iekšā, paduravo į kovą orą. Ir audīts to aidu paknēts. Nu, tie ko tā, kaip sāti iraudēt to pagumā. Nu, būs jau nāmē to vargai. Kamoties nesa pagumā, kamoziņā bija, lai ir vajadzēja tik izīt, izreizes graudīts mums. Mēs pagalmā redzējām visus. Visus balsus. Dzīvdāva savā vienē. Vasals koris bija vilka. Tā bija ko dziedēt. Vasals koncerts. Vat mēs padzināsim. Nu, vot es paprīšku gribu pajautāt skatietojiem. Nu, kas ir tā kori, kas varēs tā pagulā dzīvot? Rekauzi kori. Ilziņas tas bija. Ilziņas. Nu, i mums ir to pat dzīvot. Nu, nāc, mums vīdzenīti nenādīt tos koris, a laukums pirmīs koris, kas mēs vietās. Nu, Margarita mums var dzīvot pats tas koris. Tu par nu dziedēji. Būtu par nu dziedēju, cik tā vasals koris, ka modā bija. Ka modā iznes orā, raudīts koris. A kā moķa mamadzina par nu dīnu. Un tu dziedēji. Mēs pazīsim. Nu, pateic, ko tu kori mēs dziedējām? Bērni bet dziedēji. Nu, jā. Kas te klādē dziedātāji sēdīgāji sādojuši, kas te klādē dziedātāji sēdīgāji sādojuši, viesīts māvem mūmu, kaķīts vilkanā, viesīts māvem mūmu, kaķīts vilkanā, zūšu tavs, kakakā, zūšu mote, da, zūšu tavs, kakakā, zūšu mote, da, raibis ierits mikule, siventini rukure, raibis ierits mikule, siventini rukure, zirgis vīdžes unis rēja, bolko zaleita rēja, zirgis vīdžes unis rēja, bolko zaleita rēja, geits o bagaliņā, kekuriko, kekurā, geits o bagaliņā, kekuriko, kekurā. Nu, jā, skaļi bija. Margarita Nobrīd izsmīti mēs gribam veltīt Margaritas Boļislava kozu godām jaunībai. Dieli korūze šuva sargana, saugana zīde, nazīde, gara saugana zīde. Boile tieki pamedzēja, kaltas vesi šķinēji, kaltas vesi šķinēji. Boile
Tā sanākuši visi cilvēki, kas viens otru pazīst, kas ir Margaritu labi pazinuši un ir bijuši kopīgās daudzās darīšanās un priekos un pērpēs, bet nes kāpēc šeit visi tagad tik ļoti sastīvējuši, ka nezinu, ko runāt un nezinu, ko darīt un trīcot tā rokā. Nu, es ceru, ka ar laiku šī lieta pāries mums. Es domāju, varbūt, kad varētu tā, mums te vēl tāda viesa arī, tālnieku viesi, tuvie viesi. Mēs varētu tā pamīši vienu, otru tagad ir bijuši tālnieku viesi, tad mēs gribētu kaut kādu vietējo šeit pašmāju viesi, jau paaicināt. Varbūt, ka tā varētu būt folkloras krāto, kas tagad varētu kaut ko parīšāt. Mēs jau sen gaidījām. Par savu pieredzi. Pārīties kantiņiem aizsēdāt priekšu. Labi, to nedzirdējām visu. Mēs jau pašamies folkloras krātu. Un mēs varam teikt, ka Latvijas folkloras krāts ir kantiņš vispār. Redz kā jūs tikai pilkārtais. Bet mēs pazīstam jau jūsu 80. gadu, kad vēl skandiniekiem maz nezināt, ka jūs rekomendējat. Otrā. Jā. Jā, un novēl mums vismaz vēl, man parāds privāti nevajag pēc kādu uzmālu atklājumu. Bet tagad es runāšu īsti, jo galvenais tas iesaka, ja? Bet es jums novēl vēl nodziedāt vismaz pusi no tā mūžu, ko jūs esat jau tagad nodzīvojuši. Tas ir vismaz Un tā, ka mēs jau tagad viens ar jums nevaram sacensties cietuši, pa mani nerunāt, es nākam valsts. Bet, lai jūs vajag tagad nodziedāt, jūs tagad prakasē uztraukt, man jūs labāk pateikt, kā jums dziesmas, jo dziesmu par to izmējuši pūku. Jūs ziniet, to vajag darot dziesmu, ko jūs esat dziedājuši. Un tas samērnāts. Jā, un tā mēs jums atpadamies līdz nākošajai jubilejai, kad būs. Tas ir ļoti izjaukt, pēc 5 gadiem jau viss ir. Pēc 5 nevis 10. Nepēc Dzīvosim līdz 10, līdz 8. Jā, tā ir labi. Es nekā grib paņem vajag atpakaļ. Daudz veselības un daudz spēks. Margarita ir, man liekas, visgaišākais cilvēks. Kāds ir iespējams pasaulē. Lai viņai daudz spēku, viņai daudz būtības. Jo vairāk rūpību, jo ir stiprāks prāts un ticība un spēks. Visu. Visās grūtībās ir priekš un vērts. Citiem ir vēl grūtāk. Es domāju, ka mums mums ir Dievu, kas var paņemties. Dieva palīdzības. Paldies. Bet man būtu viens tāds priekšlikums, varbūt tās, ja tomēr katrs runātājs, kas nāk, varētu mazliet pastāstīt par kaut kādiem saviem, par savām tiem saskarsmes brīžiem ar Margaritu. Te jau skandinieki ļoti labi to pieminēja, bet Jānis Rozenbergs te atnāca kaut ko te nočukstēja te patās un ar to arī viss beidzas. Tā jau mēs te būsim mums saka nāciet tie atpakaļ. Bet jūs ļoti skaisti stāstījāt, varbūt
dziedam un jau tumšs, bet mēs vēl dziedam. Jā. Un tas kaimiņš mūsu ļoti, viņš mīlēja ļoti, kā dzied, un viņam ļoti patika, jo viņa bērni neviens nedzirdēja ģimene. Viņam tā vispār nebija tāda dzirdēšanas, kā saka, balss. Un viņš teica, ka es nevaru aiziet, un viņš ļoti teica, ka mēs esam pelna bērni, ka nevaru aiziet, pat es tā dziedu. Jā, bet pietu arī kād kaimiņos vēl dziedē kaut ko, jā, Ilzviņas. Bet laikam nebija priekšstats, arī Dainim, ka tās Ilzviņas ciems ir. Ilzviņas ciems jau ir paši vidāks, un tagad mēs skatās Ilzviņas klusās, viņai ir tālu. Es tā sapratu, kā nezināju. Es tieši nākošais runāju. Nu, bet kur jums brāļiem un māsām, kur vēl kaut kā tā lielākā dziedātāja, kas varēja jums mērot? Tā māsiņa novēlta, bija 15 gadu. Viņa ļoti arī daudz zināja, ļoti daudz zināja. Un viņa bija lielākā dziedātāja. Mūsu ģimene aizgāja tur pie vīra, tur arī ciemā bija visu. Vērēs, kāzās, taukās visu dziedāja. Nu, bet jūs māsas dzīvo Pucems Jūrmalā, kā ir jau dziedātāja? Nu, liela dziedātāja, ļoti liela dziedātāja. Viņa ar vienalga kādu dziesmu, viņa uzreiz piebiedrojas un viņa, kā nezinu vārdus, tomēr viņa var palīdzēt. Kā vārdus nezinu. Bet viņai tomēr, saka, 15 gadu vīrs ir paralīzēts. Un tā kā ar dziedāšanu nekā nesanāk. Grūtības ir. Bet, kad satiekamies, tā līdz 3 un gan dziedam. Tad nemaz izrādās tās grūtības nav tādas. Jā. Tā dziesma dod spēku, vai ne? Nu, tikai dziesma. Ja es nebūtu dziedājis, es jau sen būtu aprakstījis. Sen. To es atzīstu un tā būtu. Jo dziesma tā dod spēku un tagad arī, ka mēs sanākam kopā un padziedam. Un liekas, ka viss uzreiz aizmirstās un mēs esam spēcīgi un priecīgi. Tā kā dziesma dod prieku patiešām. Izstiprina spēku. Es saku tā, kad es biju jau no 55. gadā pirmo reizi Latgalē, un kad es katru vasaru kādā pusē ciemojos un klausījos tos dziedātājus, tad man gadījās viens tāds moments, kad bija pulkstenis nāc 11 un tās vēlāk dziedātājs teica tā, tagad būs 2 stundu pārtraukumu un jāiet uz baznīcu dziedāt. Es nāksim atpakaļ un atkal dziedāsim tautas. Un sakiet, vai jūs dziedājāt baznīcu vai koros? Jā, es no 16 gadiem dziedāju baznīcas skori, itālijas skori arī. Nu, un sakiet tā, vai tā dziedāšana baznīcā, es jau nezinu, kā katru no tā dziesmas, es esmu luterāns, un mums tā dziedāšana tā ir ļoti vienkārši. Bet jums jau tur ir sarežģīti, agrāk latviešu valodā dziedāja, ja? Un sakiet tā, vai jums tā dziedāšana baznīcā un arī bija kāds traucējiem veicināja arī tā tautsdziesmu dziedāšana. Tur nekāds, kā saka, nesaskaņas nebija, ja? Nekādas nesaskaņas nebija. Dziedājam baznīcā, arī vienu baznīcas skora dziedāja pati tautas skora, visi dziedāja. Jā, es to esmu novērojis, bet sakiet tā, vai jūs baznīcā dziedājat ar tādu pašu balsi, kā mēs tagad sakot tautiskos dziedāšanas veidi? Nē, baznīcā citādi. Baznīcā mēs pa nodī dziedājam. Jā. Un latviešu valodā misēs dziedājam. Margarita misēs dziedāja solo gabalus latīniski parasti. Jā. Es nezinu. Solo ir dziedātājs. Solo mums ir kādas baznīca Margarita, uz latviešu valodā. Lieldienu rītā vajag dziedēt. Nu, bet sakiet tā, vai jūs sapratāt to tekstu, piemēram, tagad pat dzied slavenu koru un valsts kori un radifonu kori
dzied tos latīņu tekstus, viņi nemaz paši nesaprotot saturu praktiski. Tik dzied āvē veru tā tālāk un vienalga. Dziedi tās nolas, bet vai es saprotu, tad arī paši tos teikumu būtību, par ko tu dziedi? Jā, mums Izskaidrot. Izskaidrot. Ka mums mācīja skaidrot. Vai tad Margarita izskatās pēc tāds, kas varētu ko dziedāt, ko nezinu? Nē, jau tas vispār. Tāpēc es teicu, ka tagad nezinu to latviju valodu. Sapratām. Jā, mums iet tieši valodā. Bet jūs dziedēt pēc būtības. Bet varbūt tiešām, es teicu, ka šoreiz īstenībā, varbūt tāds iesmu jūs tagad izdomēt, vajag nocēt. Ja? Tu vai to pašu pasakīt. Vajag, ja? Jā. Viņa nekuņevat pārīt man varētu. Jā. Tis putniņš dīdovā, tis salmīgs domcovā, voi, zam, tis salmīgs domcovā, te jau pametiņā, gauži raudovā, Naraudē
šīs dziesmas. Un atbild bija viena, šīs dziesmas nāk no Meģņevas. No kurienes nāk Margaritas māte. Tātad nevis Ilziņciems, nevis, kā es aplam teicu, Rekauda, kur ir viena no visskanīgākajām vietām Latvijā, jo tur pat ir saucīni, tas nozīmē sauciens, no kurienes viss sasaucās uz Rekaudu, ja? Meģņeva, taisa Meģņevciems, ja? Kur Margaritas māte nākusi. Un tad es vaicāju, kā varētu dabūt visas jūsu dzimtas dziesmas kopā? Tad jāpagaida, kad mēs visi esam kopā. Un es sagaidu to brīdi. Bet man bija jāklās nevis uz Ilziņciem, nevis uz Meģņevu, nevis uz Rekaudu, nevis uz Viļaku, vai kur citur, bet uz Mērsatu. Jo tur dzīvoja viena māsa, kurai bija jau jubileja, un uz šo jubileju sabrauc visa dzimta kopā. Un tad tiešām mēs jums varam apliecināt, ka visi apkārtējie, kas tur dzīvoja, atvēra logus vaļā, jo tā tur nekad nebija skanējis. Un es skatījos, ka logus stāv visās mājās vaļā, jo visi klausījās šīs brīnišķīgās, šīs pasakājās melodijas, kuras lūk šī dzimta bija atdevusi visai Latvijai, Kurzemē, Vidzemē un Latgalei. Un par to mēs visi dziļā cīņā pateicībā varam noliekt galvas jūsu priekšā un visu to tautas teicēju priekšā, kur ir mācējuši saglabāt tās melodijas un tās gudrības un vērtības, kas nāk no mātēm, kas nāk no tēviem un nodot nākamām paudzēm. Un nākamās paudzes arī šeit ir viena daļiņa, kas sēd. Un šobrīd tātad Mērsragā pieminot to reizi, kad bija šī jubileja un skanēja šīs burvīgās dziesmas. Tuvu Vīlu krastam esot. Jūs godreizi sveic vienu no Latvijā dzīvojošām tautām, kurai nekad ar latgaļiem nav bijušas naidīgas attiecības. Esmu skatījies cauri visas kronikas. Vienīgās cilts, kas savā starpā nav situšās līdz nāvei, nav cepinājuši papēļus, sudraba prasīgams un tā tālāk, latgaļu un Vīlu. Tam par godu mēs nodziedāsim jau Vīlu dziesmas. Mums par prieku pārmīšanu. Dziedai tēvs un dziedai dēli, dziedai vīri, nav par vīri vairāk. Dziedai tēvs un dēli, nekā vīri, nav par vīri. Lolis vīza, lolis koda, lolis kakši, palkamies, tevi lolis vīza.
stāsts. Emīlija, Es par priekšu. Un lielākā priekšniece. Tagad ir demokrātija, un jau Jā, paldies pareizi. Varbūt soksim Anūku. Dzīsmā ir prieks. Dzīsmā ir skumjas. Dzīsmā ir liela gora gaisma. Margarita. Un šos dzīsmes lielajā gora gaismā esi tu. Un mēs ko kaimiņi, Šķilbāla etnogrāfiskais ansamblis, sūta tev lielus sveicienus, jo tu tās mūsas pazīsti, tu padzīvojam, nākamīgi otras, un tāpēc gribu apsveikt ļoti sirsnīgi un nubučot izvairīt. Šitas pavolušas pučītes jūs faktiski nav pavoluši. Arī ceļoj no Rekovas atminamu. Nu pamēģi. No kāda jaunības diena grūtā? Nu, draugi. Rekova jau tur nav. Čusti. Nē. Jā. Sākot no Anna sūtīja īpus līvus, sveicinus, izraistus pučes. Es sacīja, nubučot arī līvus. Jā. Iepriekš Andrejs teica, ka par Margaritu pašu pastāstīt, kuram ir bijusi kaut kāda lielāka saskarsme. Bija? Bija, pareizi. Lauka cilvēki apšīrējot, viņi uzreiz saprot. Tāpēc es gribu, mums ar Margaritu ir vos lielāka saskarsme. Faktiski nevienam nav tāda saskarsmes. Bet kodā gadu. Margarita ir vasta no viņa draudzes uz Šķilbalu draudzi. Es arī no viņa draudzes uz Šķilbalu draudzi vasta. Un tie jūs ļoti saskarsme, pravda? Jā. Nu, un atceros, ka es darbišu, ka višķi, kodā būs, esmu jaunākā. To pat jūs kā arī baznīca no Margarita, i ka moza biju, i ka lielākā biju. Bet man mozas ir valstos, i sacīja to. Ka un Margarita ir otrs vārdi bija baznīca skolu dzīvo. I ka Margarita bija uz skolu, kad dzīvo, to būs sabaznīca skaņa. Margarita atceļ. Jā. A ka kodā reize dabija Margaritas, vot jau rulai, vot šodien dabija Margarita. Redz, cik liela nozīme ir moca, cik liela nozīme ir dzīvošana. Tāpēc jūs saka Margarita. Es domāju, ka mēs neesam pasasot, neko neesam. Un vienmēr, lai mums būtu jaunas, ir dzīksme, lai mums spēcinoja. Un lai palikam tomā jaunība dēsim ar dzīksmi. Man bija labi nesanāks, ka Emīlija parasti, ka mums ir, kad ir etnogrāfisku ansambļu vadītāju sanāksme, mēs tur viņas vadu kaut ko runā, bet tad, kad ir Emīlija runājusi, tad sapulce ir beigusies. Kad es sāku strādāt to darbiņu, ko es daru šobrīd, tad Margarita jau bija projām no mūsu rajona, bet šīs tuvās leģendas skaņas man visu laiku nedeva mieru. Un tad pagājuši vasar pie mums Balvos notika man pašai ļoti mīļi svētki, Latgales tautas dziesmas svētki. Un tad man likās, ka bez Margaritas šie svētki nebūs īsti svētki. Es zvanīju Margaritai, viņa mīlu kā piekrita, un kā jau parasti tādā lielā svētku reizē, man pašai nebija laika aiziet Margaritu sagaidīt uz autobusu. Es satieku teātra režisori, saku, vai arī neaizspēju sagaidīt Margaritu Šakiņu. Vai es saku, es nekad viņu neesmu redzējusi, kā es viņu pazīšu. Es saku, pēc acīm pazīsti. Un viss iekāpa mašīnā un aizbrauca. Un tiešām vairu nepazīdama Margaritu, tikai zinādama, ka jāmeklē kādas acīs, un viņas satikās. Skatos nākā par divas satikušās. Un tāpēc es varbūt arī par šīm dzīves pilnajām, dzīves gudrajām, no daudziem citiem atšķirīgajām acīm, gribēju teikt šodien paldies, jo tās jums ir fantastiskas, tās runā, tās pasaka to, ko nevar pateikt
mūsu Margarita ir salikts dziesmotais ceļš kopā. Ja man jāsaka, ka es iepazinos ar Margaritu, tad tas tiešām ir dīvaini. Mēs abas gan esam no mīļās Latgalītes, bet tajos gados, kad mums jaunība bija, tad es gan dzirdēju par Margaritu, bet personīgi viņu nepazinu, jo bija tādi laiki un dzīvē. Bet tad 5 gadi atpakaļ redzēju žurnālā sievieti uz vāka ļoti jauku, ļoti mīļu portretiņu tautu tērpā Margarita Šakiņa. Un man tāda radās vēlme, ka man noteikti viņa ir jāsatiek. Es pati mīlu dziesmu un nodomāju, ka man Margarita ir jāsatiek. Nu, un kā redziet, ogre ir maza un jājautīt, tā jau visu atrod. Un es atradu Margaritu, kaut gan viņa jau bija atradusi viena cita. Un viņa dziedāja folkloras tādu kopu, bija nodibināta, saucās Akmeņas. Tad jau arī bija no folkloras fonda brīži pie viņiem un bez manis vēl. Un tad, saka, apstākļu dēļ pajuka telpas un sanāca tā, ka telpu dēļ es ievācu Margaritu pie sevis un visas pārējās, kas tur bija, un nodibinājām jaunu folkloras kopu ar citu nosaukumu, un mēs tagad esam Artava. Ko nozīmē Artava? Mēs gribējām dot pēc tā paša vārda to mazo Artaviņu, ko mēs vēl savā dziesmotā kūrā esam saglabājušas, lai paliktu nākošajām paaudzēm, gribējām dziedāt. Un man ļoti, ļoti mīļas Latgales dziesmas, ko Margarita dzied. Un šodienu Margarita ir mūsu folkloras kopa Artava sakne. Pats galvenais, laikam, ja Margaritas nebūtu arī, droši vien, tad mēs arī tā nenoturētos. Kaut arī es vadu, bet liekas, ka Margarita mūs satur ar savu mīļumu, ar savu labestību, ar tādu klusumu, kā jau jūs visi viņu pazīstiet, pievelk visus pie tās dziesmas, un nu jau uz rudens pusi būs 5 gadi, kā mēs dziedam Artavā. Domāju, manas domas tā, ka mēs tāds jaunu folkloras kopu arī nebūtu tikuši uz festivālu, ja mums nebūtu Margaritas. Tā mums iedvesmoja, tā mums uzmundrināja un bija noklausījās mūs un mēs izturējām sievas. Mums ir vecākai sievai jau 83 gadi un visas drošīgi turamies un dziedam folkloru, dziedam Latgales dziesmu, dziedam Vidzemes dziesmas, dziedam dzīves un visu, kas tikai priekšā. Un šodien, es nezinu, vairāk varbūt, ja ir kāda vēlme kaut ko pajautāt par Margaritu, es varu pastāstīt no viņas pagātnes, zinu tikai to, ka viņa izaugusi pati ģimene, kuplā ģimenē, un dzīvojusi blakus gandrīz Viļakas baznīcai, kur baznīcas torņi ir ieskandinājuši viņu dziesmoto dzīvi. Un Margarita uz šodienu ir bagātas ģimenes vecmāmiņa. Viņa ir izaudzinājusi 2 bērnus, 7 mazbērnus, un jau mazbērniņi ir. Nu, kāpēc es tā zinu, to visu arī iedziļinājos mazliet, jo mēs jau paspējuši esam. Semināros dzirdam, kad ir ieskaņota Oegle. Es domāju, ka mēs neesam visas, ir vasara un cilvēki ir izbraukuši un mēs nevarējam atbraukt. Mēs esam tikai no folkloras kopas, esam 3 jāietaļus piedals vēl, ka es vadāju Mārķrības biedrību un Margarita ir tā, kas laikam viņas rokas arī nav tāda darba
Es redzu, ka šeit zālē ir vēl daži cilvēki, kuri ar ziediem rokās, nu jā, Ernests. Jo mums te vēl būs arī daži te oficiāli sveicēji, bet viņi nav vēl kaut ko tur atnākuši kaut kādu iemeslu dēļ. Varbūt, kad lūdzu divus. Kaži tam priekšu. Šeit labi teica par tām saskarsmēm. Es nevaru teikt, ka man būtu tāda ilga un gara saskarsme bijusi ar Margaritu. Taisnība sakot, saskarsme bija tikai vienu reizi, bet tā bija ļoti apķērīga, kā Andriem patīk teikt. Ja mēs Zinātņu akadēmijas folkloras krātuvē augšā bijojām apķērušies ar žēdz un Krakovjā karjerē. Bet patiesībā šeit man rokā ir mazi pavasara zvaniņi. Un to zvaniņu ir ļoti daudz. To zvaniņu ir gandrīz tikpat daudz, cik Latvijā mazu bērniņu, kuri dzied, dejo, muzicē gan latgaliešu, gan citu novadu dziesmas un pavasarī sakat kopā lielajos svētkos. Te man grāmatiņā, kurā iekšā ir karte, un es skatos tur uz balvo pusi, tad ir stipri vien tukši, tikai upīte vien tur vēl mums ar mazu lapiņu vēl iekšā. Un es gribu tagad nevis stāstīt par to, cik sen agrāk bija labi un kā kopā dziedāts, kā folklora vārda, bet par to, kas Margaritai un viņas draudzenēm vēl būtu jādara turpmākajos gados. Un jāņem piemērs, piemēram, no ezerniekiem, kur ir ansamblis Akmeņēce, kur Irēna Dimpere ļoti cienījamos gados. Tāpat arī ir mazus tādas bērniņas, tādas kā šīs mazās kutītes, un viņiem tur ļoti labi sanāk. Un vēl viena lieta, kāpēc tad latgaliešu bērnu ansamblis nevarētu būt Ogrē, kā mazā Artaviņa, vai kaut kur citur, tad Rīgā. Tā kā ņemiet mazbērnus, pulciniet kopā, un visām vadītājiem jau nav taču jābūt tik jaunām kā Signe varbūt. Taču varbūt labāk klausīs tad, kad būs cienījamas mazītājas. Klausies, jo sirsnīgi klausīt. Viens jautājums ir, kā vīrietim par viņas vīru. Tajā dziesmā, ko dzied Krakovjā, par to, ka dziedātāju sieviņiem un dancotāju kumeli. Es domāju, ka vīram stipri ir tāda sieva paveicās. Jo sieva bija dziedātāja, bet jautājums, vai tas kumeliņš arī vīrām dancotājs? Jā, vīras arī certifikāti palīdz august, tad šogad 45 gadi kā Jā, diezgan daudz. Bet vai tas kumeliņš arī dancināja jums? Dancināja. Bet tagad es gribētu mani dancēt? Gribētu. Kura dēļ dejos? Vienalga kā. Krakovē? Kur tu īsti cīni, būs pēc kādā dziedātājs? Lai iesaka, kur ir grib? Varbūt jau aizmirsīsies, vairs neatzīst. Sen nav dejos. Mēs atkārināt, kā jūs to mācījāt? To Dzīvot vai sieviņu un dancot ar kumeli? Vispār ir tā, ka mums vienkārši spēlē, to jādara. Varēties tūlīt. Nu labi. Un Ernest, ko jūs esat? Thank you.
Un ļoti gribētos, lai to mēs varētu mūžam pārdzīvot. Un lai ik viens mazais bērns, kurš dzird jūsu dziesmu, gan ik viens lielais, nestu to sirdī tālāk un varētu šīs dziesmas mācīt jaunajai paudzei. Un tad, laikam, ir jāpaņem tas gaišums un tas labestīgums, tā pieredze no jums, kā to varētu izdarīt. Un šodien man gribas teikt mīļi paldies par tiem labajiem vārdiem, ko jūs šeit darat. Arī uz mani pusi atsūtat par to labestību, kas ir šajos kopīgajos, jau vairāk kā 10 gados kopā svētkos piedalīties no jums saņemts. Un tāpēc man gribas atcerēties šodien ne tikai Višāņu Karolāna 150 gadu jubileju, kad daudz svētku brīžu bija Rīgā, bet atcerēties arī pirmo folkloras festivālu valku Viļņā, kad skanēja Margaritas valsts ārzemēs. Un atcerēties to brīdi, ka tā mēs visi kopā, visi novadi kopā esam gājuši, lai šodien šo svētnīcu varētu paldīt arī šajā Rīgas Latviešu biedrības namā. Un vēlot labu veselību, vēlot dzīvē daudz vairāk gaisa un saules un mīlestības, arī uz priekšu, te tāda maza saules starība ir uzplaukuši Rīgā. Vēlot visu to, aicināt nodziedāt vienu dziesmu, kura skanēja Viļņā, Attīt uz Lūsas laivājums, jā var. Un varbūt, ka tās Letavas sievas, kas toreiz bija Rīga piepalīdzēja, var arī šodien piepalīdzēt, lai atkal tā dziesma skanētu un lai mēs tikos atkal nākušas. Jo, ja nebūtu Margaritas, tad varbūt ar to tautas dziesmu saprašanu daudziem mums piekrūt. Un tad mums arī nebūtu vienotru tādu novērtējumu, ka tomēr šī tautas dziesma palīdz mūsu tautai, mūsu valstī un visiem mums kopā. Все много это выдая. Веселый врагов. Yeah.
šī te dziesma attīk zūsas klaibodamas, un tieši no tās reizes kaut kā palika prātā Margarita, un es pat liekas, varēs tā kaut kā vēlēšanās pieiet klāt un sasveicināties ar to cilvēku, kas tik vienreizēji ciet, un ar viņu aprunāties, un mēs toreiz arī autobusā to izdarījām tā, un tad tā bija pirmā iepazīšanās ar Margaritu, tāds tas pirmais iespējas bija mums, nu, un tālāk mēs esam arī, mēģinājuši pabūt kopā un padziedāt kopā, un arī grodos ar grodiem, ar ansambli un ar tiem cilvēkiem, kas tur dziedājuši. Mēs esam tiešām arī diezgan daudz mācījušies no Margaritas, tieši no šīs kopīgās dziedāšanas ar Margaritu. Un tāpēc mēs arī gribam pateikt tieši no grodiem vislielāko paldies par šo mūsu kopīgo sadziedāšanu un arī nodziedāt vienu dziesmu, kur mēs ar lielu prieku vienmēr paši dziedam ansamblī. Pirms tam. To dziesmu mēs tagad gribam nodziedāt, bet, protams, ar visiem kopā, jo gribam tāds dziedātāji, protams, jātāt. Kas gudēja motes veika pacēt krāslo rojām, oja, 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 pacēt krāslo rojām, orojām ir grivtas kojas pilnas velšu piberuš. latviskās tradīcijas pārmantošanā, saglabāšanā un dziesmotā gara uzturēšanā.
Latvijas Republikas kultūras ministrs Ojārs Spārītis. Bet šim te līdzi nāk vēl viena padarīšana. Mēs tagad sirsnīga dziesma mēs varētu nodziedāt, kad mēģinām vienām kalnām pietuvoties varbūt tās. Ai galdeņi, ai galdeņi. Uzor
jāgāja